Labdien! Man sauc Daiga Strēle. Esmu ne tikai no Bulduru tehnikuma, bet esmu arī absolvents savā laikā. Un jau sanāk tā, ka tagad 25. gads, 13, laikam 12 gadus arī ārborista. Bet paralēli vēl arī meženiece, līdz ar to viss ap un par kokiem. Sāku ar puķēm, augu līdz kokiem. Bet meža zemē es negribu līst iekšā, es tomēr esmu palikusi ārpus meža zemēm. Līdz ar to kaut kādas zināšanas par mežu man ir, bet es negribu viņās iedziļināties. Es tomēr vairāk darbojos ar apstādījumu un urbānajiem kokiem, tur, kur mēs esam ieviesušies. Ja? Tad galvenais, kas būs tieši pamatprincipi, ko tad īsti darīt ar tiem kokiem, kas ir mūsu apkārtnē. Tātad mēs nerunāsim par meža kokiem un par komerc ābelēm un komerc kokiem, kas tiek audzēti kaut kādai produkcijai. Ja? Tā. Šīs dienas tēmas mums būs tātad ārpus, noskaidrosim, kas ir ārpus meža augoši koki. Kā tad viņi atšķirās no visa pārējā? Tādi ir paši koku kopšanas mērķi, jo tie mūsu iedomātie plāni un tas, ko mēs gribētu no tiem kokiem dabūt. Tad ir pamatprincipi koku kopšanā, un tad es sadalīju, kas ir jauniem kokiem, kas ir pieaugušiem kokiem, kas būs vecajiem kokiem. Līdz ar to būs tāds, iesim cauri visiem dzīves cikliem, ko tad mēs darām jaunam kokam, jo to pašu mēs nedaram veciem kokiem. Tātad ārpus meža augoši koki, kā redzams arī bildē, krietni lielāki, masīvāki, vairākas galotnes, spēcīgi skeledzari, milzīgi vainagi. Tiešām milzīgi vainagi. Šādus mēs neredzēsim īsti meža zemēs, meža masīvos, tur būs pārsvarā slaidi, galotnes daļā kaut kāds mazs vainadziņš. Šādiem kokiem nav vajadzīga mūsu iesaiste, mūsu kopšanas darbi vai kaut kāda vispār aizdomāties par to, vai vispār viņu vajadzīgs kaut kas ir. Bet tiklīdz mēs esam ārpus meža zemes, tur, kur esam mēs ieviesušies cilvēki, tad te jau parādās vairākas nepieciešamības, jo vienmēr tas viss saskarās ar risku mums. Kokiem nekāda riska tur bijis, nebijis. Mēs esam ieviesušies koku dzīvē, mēs esam dabā ieviesušies. Tātad līdz ar to šie neproporcionālie vainagi, kas izveidojās kokiem, šie masīvie, milzīgie skeledzari vai nestabila vainaga struktūra, kas ir radusies izsauļotā vietā, tā apdraud uzreiz mūs. Tikai tāpēc tos kopšanas darbus vajag, tāpēc, ka tas uzreiz apdraud mūsu īpašumu vai kaimiņu īpašums vienalga. Līdz ar to šādiem kokiem tad īsti vajadzēs to mūsu piesaisti un mūsu regulāro apsekošanu, vai tas ir mēs paši kā īpašnieki viņus apsekojam, vai mums ir rajonā zināms kāds speciālists, kas var būt kā krusttēvs un ik pa brītiņam atbraukt ciemos un paskatīties, vai viss ir kārtībā. Tātad mēs būsim tā koka dzīvē īstenībā kā krustvecāki, kas ik pa brītiņam pienāk un viņu paskolo. Vecāki cīnās katru dienu ar viņu galā, bet mēs kā krustvecāki atnākam un pamācam. Uz to brīdi atnākam, nolasam lekciju un ejam projām. Tad koku kopšanas mērķi, un te es arī ieliku tādu ne īpaši labi redzams, jo ir tumša bilde, bet klasiski, kāpēc ir vajadzīga kopšana. Un te mēs varam saukt dažādus iemeslus. Un klasiskākie īstenībā ir tas pēdējais punkts, citi nebūtiski iemesli. Kāpēc viņus īstenībā kopj? Un tur parasti nāk visi sētnieki un apsaimniekotāji, lapas traucē, zari birst, cukuri un izsveķojumi krīt uz mašīnām, viss ir netīrs un putekļi, un tur sēž putni, un tad viņi izkārnās uz mūsu maziem. Tie ir tie nebūtiskie iemesli īstenībā. Bet kāpēc ir jāveic tie kopšanas darbi? Tad galvenais ir koka struktūras veidošana. Ja mēs izveidojam stabilu struktūru jau jaunam kokam, stabilu arhitektūru, viņš kalpos mums šīs daudzās paaudzes uz priekšu. Līdz ar to ieguldot pāris minūtes laika darba jaunībā šim kokam, mēs varam atrasināt nenormālīgi daudz problēmas nākotnē citām paaudzēm, kuriem nevajadzēs vairāk arborista pakalpojums.
Tad nākamais ir estētiskās vērtības palielināšana, un te ir jautājums, kas ir smuks, kas ir skaists. Kādam skaists ir arī šis nogalotņotais koks. Kādam tas tiešām var likties skaists, tāpēc tas ir tāds viedokļu dažādības. Un šī estētikai vienmēr būtu jānāk kopā ar ekonomisko pamatojumu, praktisko un ilgtermiņā. Lai nav tā, ka šīs ir vienreizējas izmaksas, bet tā ir problēma nākotnē pārējiem. Un arī, iespējams, arī jums, ja jūs šādi esat izdarījuši koku. Tad nākamais ir koka bioloģiskās vērtības saglabāšanai. Tātad mēs veicam kopšanas darbus, lai saglabātu šo koku citām sugām, kā mājvietu citiem. Te jau būs cita veida kopšanas darbi. Un tātad mūsu mērķis ir šo koku vienkārši paildzināt pēc iespējas ilgāk, lai ir tām sugām, kas viņu apdzīvo, iespēja arī attīstīties un pēc tam pārvākties uz nākamām mājvietām. Tad, protams, klasiski ir vainaga samazināšana riska mazināšanai. Tātad mēs samazinām koka parametrus, vainaga parametrus, tikai lai padarītu viņu drošāku. Tātad tas atkal ir, lai padarītu drošāku mums, nevis koku pašu pa sevi. Viņam tas zars, kas ir nolūzis vai daļa vainaga nolūzis, viņš var atjaunoties, kā mēs dzirdējām, visi šie dzīves cikli no Anitas lekcijas. Līdz ar to tas atkal skar mūsu vajadzības. Un tad pēdējais ir insulācija, kas būs gaismas caurlaidība. Un te atkal klasiski noēno, man tur mājās puķes vairāk neaug, jo viss noēnojums no tā koka ir pilnas rensteles, ir jumts ar sūnām un viss pārējais. Tās ir mūsu problēmas ar tiem kokiem. Kokiem ar šiem jumtiem un jūsu noēnojumu viesistabā nav. Un te ir tās domstarpības. Un tad mēs kā kokopi mēģinām atrast to vidusceļu. Lai nav slikti kokam un ir kaut cik labi arī īpašniekam, teiksim tā. Protams, nozāģēt vienmēr visu var, bet vai mēs ieliksim apakai tikpat lielu un tikpat varenu un nozīmīgu īstenībā dabai koku, diez vai. Līdz ar to pēc iespējas ilgāk ar kopšanas darbiem mēs mēģinam viņu saglabāt šobrīd šeit ar mums. Tas, kas ir svarīgi jāapzinās, ka parasti nav nepieciešama vainaga kopšana kokiem. Tas viss ir saistīts tikai ar mūsu cilvēku vajadzībām un iegribām. Tāpēc mums ir jāmaina tā domāšana un jāsaprot to, ka tas ir vajadzīgs mums, ka mums, braucot piebraucamo ceļu cauri alejai, ir vajadzīga šī drošība, kad lielākos vējos tur nekrīt tie zari, nenolūst viņi, un mēs varam droši, mierīgi pastaigāties ar savu dārgo suni un nesatraukties. Nav jānēsā ķiveres visu laiku somiņā bez mazai. Piemēram, Universitātes botāniskajā dārzā, kas ir Rīgā, viņiem arī ir veca vēsturiska aleja liepu, un viņi apzinās šo risku, ka arī ar kopšanas darbiem viņi ir bīstama, un viņi izvairās viņu izmantot, tā, kad ir lielie vēji un kaut kādas dabas katastrofas pat mazai nāk virsū. Viņi zina, viņi apzinās un saprot un pieņem to. Līdz ar to viņi pielāgojas. Jo nozāģēt vienmēr mēs varēsim. Tātad, kas tad īsti ir tā struktūras veidošana? Pārsvarā mēs struktūru veidojam pilsētas vidē, urbānajā vidē, tādēļ, ka ir komunikācijas, ir ceļi, ir ēkas, ir elektrolīnijas. Viņiem visiem ir kaut kādi savi noteikumi, savas vajadzības un vispārējais. Tāpēc mēs meklējam šo risinājumu, lai koks ir un lai tomēr arī ēka vai komunikācijas funkcionētu. Un tad te ir nelieli piemēri. Koks ir iestādīts, kas zina, kurš bija pirmais koks vai elektrolīnijas, bet kāds te ir bijis? Kāds te ir bijis? Kurš ir pirmais? Visticamāk, ka koks ir bijis pirmais, un tad ir nākusi un ievilkusi elektrolīniju, bet to visu var saglabāt. Gan koks ir, gan elektrolīnija. Protams, izskatās jancīgi, bet funkcija pilda. Vēl joprojām mums ir ēna, skābekli ražo, mēs redzam lapotni. Protams, kas grābi lapas, nav priecīgs par to, bet pārējiem mājas un ielas iedzīvotājiem tomēr šis koks eksistē un pilda savas funkcijas. Tāpēc ar kopšanas darbiem mēs varam mierīgi
rast risinājumu izzāģējot kaut kādus iekšējos zarus un iekšējo vainaga daļu, lai atbrīvot šo telpu, kas ir nepieciešama komunikāciju uzturētājiem, lai viņš var veikt savus apsaimniekošanas darbus. Jo problēma jau kāda mums ir radusies, ir tas, ka visām komunikācijām, visiem ceļiem ir savi likumi, mums kokiem ir tikai dižkoka likums. Līdz ar to kokus neviens īsti neaizsargā, tikai mēs kā sabiedrība, kas iestājās pa viņiem, bet likums viņus īsti neaizsargā. Nav koku aizsardzības likums vai kaut kas tāds, tā kā ir aizsargjoslām ceļiem, tiltiem, visām infrastruktūrām. Tad blakus ir pirms un pēc kopšanas darbi arī redzami Ozoles stāvlaukumā tieši pie ēkas. Viņš ir visticamāk iesējies, izaudzis, sētnieks nav nopļāvis, viņu vai izravējis ārā no tās vietas, bet viņš ir palicies. Līdz ar to šī situācijā saimnieki negrib ķēpāties, teiksim tā, ar dokumentu kārtošanu, lai nocirstu to koku, tad šis ir variants, kā mēs varam saglabāt. Ir koks, ir noēnojums stāvvietā, jo kas mums vasarā ir? Pirmā stāvvieta tiek aizņemtas zem kokiem, jo neviens negrib iekāpt apakaļ karstā uzcapušās mašīnā. Tad koks tiek saglabāts. Vienīgais, kas tiek darīts, ir sakopts vainags, nozāģēta zari virs jumta, lai ir arī iespēja notīrīt to jumtu un iztīrīt rēnsteles. Līdz ar to šis kompromiss. Visur ir jāmeklē šis kompromiss, dialogs starp vienu vēlmēm, otru vēlmēm un jānāk kaut kur pretī. Jo kas ir kompromiss? Abas puses ir nelaimīgas. Abi kaut ko zaudē. Estētiskās vērtības palielināšana. Šī ir ļoti slikta bilde un slikts piemērs, tāpēc es viņu šeit ieliku. Mērķis un plāns ir bijis lielisks šī koka stāstam. Tie ir 3 koki kopā. Brīnišķīga vieta, Ogras skvērs, kur tā jaunā strūkla, kad uztaisīta, tur ir estrādīta. Brīnišķīgs projekts, tiešām labi uztaisīts. Plāns bija saglabāt šos te visus 3 kokus kopā, kā lielu smuku ainavisku koku, bet te atkal ir būvniecība. Būvniecība ar saviem darbiem ieviešās, un viņiem ir savi noteikumi, būvnormatīvi un sauciet, cik gribat, dokumentu daudz būvniecībā. Toties kokiem nav nekādi dokumenti, līdz ar to viņus neviens nepasargāja. Un šis ir gala rezultāts. Tas estētiskais, ko vēlējās dabūt, te vairs pat ar kopšanas darbiem neko nepanāksim. Kokiem ir norautas sakņu sistēma, un te jau ir tajā kritiskajā aizsardzības zonā, kas tika pieminēta. Līdz ar to šis ir gala rezultāts, kad mēs rokamies tur, kur nevajag. Gribējāt smuku, skaistus kokus tajā skvērā. Šāds ir gala rezultāts, ja neievērojat visus nosacījumus arī no koku aizsardzības viedokļa. Bet estētiskās vērtības palielināšanai tad tas, ko dara, primāri jau ir sauso zaru izzāģēšana, beigto zaru izzāģēšana. Tas ir automātiski. Tāpat kā izslaucīt māju, tā arī sauso zarus mēs izzāģējam estētiskās palielināšanai, jo mums, sabiedrībai, ir uzskats, ka tie beigtie zari ir pilnīgi lieki. Līdz ar to, izņemot to sauso zarus koka vainagā, jau viņš liekas tīrāks, brīvāks un caurredzamāks. Viņš jau tāds sakārtots liekas, tā kā tikko izmazgāta istaba un noslaucīti putekļi. Jau tāds prieks un tāds jau uzfrišināts viņš liekas. Tad ir vainaga formas koriģēšana. Un tas ir tāds skrupulos darbs, kuru tās ir tikai mūsu iegribu apmierināšanai, teiksim tā. Un te es ieliku arī piemēru. Koks pirms kopšanas darbiem, un redzam, viņam šeit ir neliels mākonītis, te ir kaut kādi izlīduši vairāk zari, tad te kaut kas ir vairāk izlīdz. Gala rezultāts. Viss ir vienmērīgi. Vai tas ir nepieciešams kokam? Nē. Tas ir tikai, lai mēs, kad sēžam uz sava lievenīšu, redzētu perfektu ainavu, perfektu veidolu siluetu. Koki paši var sevi izkoriģēt, arī veicot kokam attīstoties šādiem pārmērīgi lieliem zariem, kaut kur ekscentriski ārpus vainaga, viņi ar vēju spēj sevi izkoriģēt. Vējš būs tas arborists, kas nolauzīs. Mēs nogriežam, bet vējš nolauž to zaru. Tātad koks var sevi pašu, arī savu vainagu izkoriģēt. Mēs to izdarām vienā dienā un saimniekam nesāpīgi. Vējš to izdara
neregulāri ik pa laikam kaut ko nolaužot un nebrīdinot. Mēs to sarunājam datumu, ierodamies, izdaram un aizbraucam. Bet šī vainaga formas koriģēšana ir tīri tikai, lai apmierinātu savas vēlmes, ka viņš izskatās perfekti. Tas arī ir viss. Tad estētiskās vērtības palielināšanai ir nākamais, un tas jau mums ir tāds kultūrvēsturisks process, tā ir vainaga formas veidošana mākslīgi. Ja mēs pabraukājam uz Rundāles pili vai uz Eiropas lielajām muižām un pilīm, visur būs šie mākslīgi veidotie koki. Tas ir vēsturiski. Tā kā baronu laikā un visi karaļi un tas laiks ir bijis, vajadzēja pierādīt savu varenību, ka mēs varam ierobežot to, ko nevar ierobežot, dabu. Tātad tas ir izmantojot polardēšanu, lielus kokus polardē vai arī cērpji. Tātad ne tikai Rundāles pils cērp šādas te bumbiņas, bet rekur pie Rīgas lidostas arī ir šādas citas liepu bumbas. Tā ir sava veida, teiksim tā, tie tādi koku pieminekļi. Tā ir māksla. Jo tas prasa daudz darba, daudz ieguldījumu regulāru katru gadu vai reizi 2 gados, bet tas prasīs ļoti daudz jūsu laika, jūsu līdzekļus, un tas būs jāveic visu atlikušo koka mūžu. Nevis savu, bet koka mūžu. Līdz ar to šo nevar pārtraukt, un to mēs redzam visos pils muižas parkos, kad tas tiek turpināts darīt, lai arī apsaimniekotāji un īpašnieki ir mainījušies, bet turpina to parku uzturēt un veidot šādi te ar mākslīgi veidotiem vainagiem. Tad ir koku bioloģiskās vērtības saglabāšana. Te arī bišķi pa tumšu, pa gaišu telpu, pa tumšu bildi izskatās, bet šis ir bioloģiski vecs koks ar sekundāru vainagu. Redzam, viņam ir mega milzīgs stumbrs, kas pēkšņi apraujās kaut kur pa vidu, un tad ir tāds brokolis, tāda veca liela sēne, principā. Un šis tiek apsaimniekots tikai, lai uzturēt šo bioloģisko vērtību. Tas ir parks, cilvēku masas ir daudz, protams, transports. Ar tur var izbraukt cauri apsaimniekotāji un visādi palīdzības sniedzēji un tā, bet koks tiek saglabāts un viņš ir kā dzīvotne pārējām. Un tad, ko mēs atkal darām? Veicam sauso zaru izzāģēšanu, bet šoreiz mēs izzāģējam sauso zarus tikai tos, kas var mums apkārtējiem, kas izmanto šo teritoriju, uzkrist virsū, pārējos, kas ir liela diametra izkaltuši zari, mēs viņus saglabājam tikai noīsinot. Jo tā puvusī daļa būs tā, kas kritīs un mums var trāpīt. Beigtais pārkoksnējies, kas ir piemēram ozolu vai lapegles, beigtie zari var ilgi un dikti stāvēt. Vairākus 10 gadus mierīgi var stāvēt. Vienīgais, kas viņiem kritīs, ir tikai tas pēdējie posmi, pāris metri, kas ir jau puvuši. Tie būs tie, kas pārsvarā mums krīt lejā. Tātad sausos zarus mēs izzāģējam, atstājot drošā garumā. Un, protams, arī veicam vainaga formas koriģēšanu, lai nodrošinātu stabilu struktūru. Un te ir vainaga stabilitātei jānodrošina tas, ka šie jaunie zari, kas ir izveidojušies, mēs nevaram pieļaut viņiem atkal izaugt pārāk milzīgiem, lai nav tā, ka viņš pēkšņi var nolūst šeit no stumbra nost. Jo tomēr viņam ir vairāk trupējusī koksne un atlikusī dzīvās sienas daļiņas var būt pārāk mazas, ka nevar vairs noturēt to lielo vainaga zaru, piemēram. Līdz ar to tad mēs sākam viņus izratināt, kur ir pa biezu attīstījies, mēs kādu izņemam ārā, kurš ir pārāk milzīgs attīstījies vai pārāk garš izlīdis, tad to mēs nedaudz ieīsinam, bet tā ir tā vainaga formas piekoriģēšana, lai tikai viņš nenolūstu un neradītu sev vēl lielākus bojājumus. Mēs saglabājam. Un nākamais ir apkārtējās vides ietekmes samazināšana. Šiem kokiem, bioloģiski vērtīgajiem, mums ir jāuzlabo īstenībā augšanas vieta. Viņi, protams, ir sasnieguši savu šo parametru tikai tāpēc, ka visticamāk, ka mēs tur neesam neko būvējušies, rakušies un līduši savām komunikācijām. Un tagad, kad šim kokam šeit ir celiņš izbūvēts, te ir celiņš izbūvēts un visticamāk kaut kur vēl pāri visam laukam vēl kāda latārnas kabeles ir ievilkts iekšā elektrības, tad mums ir jānodrošina, kad atlikusī zaļā zona, kas viņam ir,
tiek atvēlēta tad viņam, lai ir kur mitrumam iesūkties, ir kur saknēm mazajām spurguliņām uzņemt barības vielas, tad to zonu mēs cenšamies viņam saglabāt. Vai pat iespēja robežās, atkarībā no teritorijas un izmantošanas, mēs palielinam šo zaļo zonu, kur viņš var baroties. Jo šī situācijā šim kokam sanāk, ka viņam zaļā zona, kur saknes var baroties, ir aiz viņa, kur ir tā parka zaļā zona. Tad to mēs arī atstājam, apsaimniekojam tikai kā zaļo zonu, pļaujam vai atstājam puķu pļavām, puķu dobas, tāpat ir rušināšanās un puķu laistīšana, ko mēs esam baigi aizrāvušies, tas tomēr koks arī dabūs līdz ar to visu. Jo mēs, kāpēc latvieši mīlam vasaras puķus, un tās mēs par viņām rūpējamies, audzējam, kopjam, apčubinam nenormālīgi daudz, bet par kokiem mēs aizmirstam. Lai gan koki kalpo vairāk nekā mēs nodzīvojam, vasaras puķis mēs rudenī iemetīsim kompostkaudzē. Absurds. Mēs varam tērēt ļoti lielus līdzekļus uz vasaras puķiem un puķu kastē stādīt visu kaut ko, bet pa kokiem mēs tik daudz neieguldamies. Tas tāds mans novērojums pašvaldībām raucot cauri. Tad vainaga samazināšana. Kas tad īsti būs tā vainaga samazināšana? Tas jau ir tāds komplicēts darbs, kuru tad īsti mēs kā parastie iedzīvotāji un koku īpašnieki neveiksim. Ja tas ir liels koks, tas tomēr ir darbs augstumā, tas jau ir bīstami. Tur ir jau jābūt trenētam. Te es ieliku arī bildi ar kolēģi. Redzam, ka viņš ir reāli uz zaru galiņiem kaut kur izlīdis, kur fiziski normāls cilvēks tur neietu. Līdz ar to tad sanāk, ka vainaga samazināšana ir šeit arī liels vītols, arī diškoks, un viņam ir veikti vainaga samazināšanas darbi, jo pārāk milzīgi zari ir bijuši uz sāniem. Tad var redzēt, ka lielie zari kaut kur pēkšņi apraujās, un viņš strauji samazina šos diametrus zaros. Tas notiek pa visu vainagu, tikai lai nodrošinātu to stabilitāti un samazinātu risku, ka kaut kas var ar mums notikties, ar mūsu īpašumiem. Tad šī bilde ir vairāk uzskats materiāls, cik tomēr tas ir laikietilpīgs un ka tur ir jāaiziet, un, lai nozāģētu šo beigtā zara galu un saglabātu to stumbeni drošā garumā, līdz ar to tad ir jāaiziet līdz zaru galam, lai pakāpeniski viņi nozāģētu un netraumētu apakšējos, vai tie ir apstādījumi, vai jebkas, kas tur apakšā varētu būt. Un tad ir tā insolācija, saules radīta apgaismojuma palielināšana. Un te ir klasiski, kas tiek darīts. Un mēs kokopju, teiksim tā, komūna arī grēkojam, kā jau jebkurā industrijā ir labie, ir sliktie, ir pelēkie un visi pārējie. Līdz ar to ir tādi arī mūsu nozarē, kas iestājās par visiem kokiem un visu var saglabāt un līdz pēdējam. Un tad ir tādi, kuriem attauks, būs labi. Kas tad tur blakus ir vēl viens tāds pats. Tā kā tas, protams, ir visās nozarēs novērojams. Kurš vairāk iedziļinās, kurš mazāk, kurš ir tiešām lasījis un pētījis un cenšas un dara pēc labākās sirdsapziņas, lai būtu visiem labi, un ir tāds, kurš neiedziļinās un nāks nākamais pēc mazvai. Tad tas, kas ir ar šo insolāciju klasiski, ko dara, klasiskais darbs, ko mēs redzam pilsētas vidē, ir koku galotņošana. Un tā ir bumba ar laika degli, tas ir koka dzīves samazināšana vairāk kā uz pusi. Ja mēs runājam, cik ilgmūžīgi viņi var būt un ka viņi var kalpot vairākas paaudzes, tad šādi kopšanas darbi samazina tā viņa dzīves ilgumu. Un mēs tikai priecājamies par to, ka nav lapas jāgrābj un nav sausie zari jāvāc un viss pārējais. Tad galotņošana bija modes kliedziens padomju laikos, kad gribēja tos kokus atjaunot tāpatās kā krūmus, bet koki nav krūmi un krūmi nav koki. Uz kokiem mēs tā nevaram darīt. Viņiem ir sava struktūra, sava fizioloģija, viss, kā viņi darbojas un kā viņi tiek būvēti, sava arhitektūra. Līdz ar to vajadzētu censties samazināt un aizmirst šo galotņošanas principu, lai arī mums arboristiem mazāk darbs būtu ar šiem galotņotajiem kokiem.
Tad nākamais, kas ir, lai palielinātu gaismas caurlaidību, ir vainaga pacelšana. Bet te ir jāatcerās, saule spīd augšā. Viņa nespīd mums horizontāli no sāniem. Līdz ar to vainagu paceļot, tik un tā būs noēnojums. Nozāģējot šeit vainagam apakšējos zarus un paceļot viņu līdz otrajam stāvam, tāpat būs noēnojums. Vai nu jums ir jāmaina dzīvoklis uz dienvidu pusi, jo ziemeļpusē būs apatās noēnojums ar koka vai bez koka, vai arī ir jāveic citi veidi darbi, jo saule spīd cauri vainagam, lai tiktu iekšā jūsu pirmā vai otrā stāva logos. Ar vainaga pacelšanu jūs tikai palielināsiet troksni, kas nāk no ceļa vai no blakus kaimiņiem, putekļu daudzumu, kas nāk arī no ceļa un grillēšanas sezonas no kaimiņu puses. Līdz ar to ar vainaga pacelšanu jūs varat palielināt citas lietas, izņemot saules piekļūšanu jūsu logos. Jūs palielināsiet skatu tālo uz plašo īpašumu, bet ne saule, kas tiks iekšā jūsu logos. Bet tas, ko var mēģināt darīt, un tas arī atkarīgs no koku sugas, ir vainaga retināšana. Un vainaga retināšana ir tāds arī ļoti skrupulozs darbs, kur nevar ielikt bildi pirms un pēc, jo tāpat tās neredz atšķirību. Un to nevar veikt visiem kokiem. Holandas liepai, kas nav mūsu parastā, bet ir Holandas liepa, kuru daudz plaši stāda pilsētas vidē, jo viņi ir izturīgi pret pilsētas piesārņojumu un pret visādiem pārmērīgiem kopšanas vai bojāšanas darbiem, tad viņi ļoti labi un ātri atjaunojās pēc retināšanas darbiem. Tātad tas ir laiks un naudas izšķēršana. Varēja uzreiz pat taisno iedot naudu un neko nedarīt. Tāpēc, ka mēs izretinātu to vainagu, visus mazos zariņus ar šķērēm izgrieztu, cik visus, bet izretinātu, lai nav tik biezs, lai vienmērīgi saule ienāk iekšā vainagā un vienmērīgi iznāk ārā cauri. Nākamajā sezonā tur būs atpakaļ tie visi zari un iespējams pat vairāk. Līdz ar to tas būs nauda vējā. Un tas ir tikai tāds, kur tiešām, ja nezinu, un baigi gribās. Bet te arī ir ļoti bīstami. Esmu redzējusi, un kāpēc es esmu aizgājusi atpakaļ uz Buldariem mācīt, tāpēc, ka es redzu ļoti daudz kļūdas nozarē, kad retināšanu pārmērīgi daudz dara un var uztaisīt bīstamāku koku. Tur ir ļoti šaura riska zona, no kuras jūs pārējiet no labi sakopta uz bīstama koka jau. Un tur ļoti šaura līnija ir. Un esmu redzējusi, ka nozarē cilvēki speciālisti, kas ir izmācījušies, ir pārpratuši, nav sapratuši, vai nav iedziļinājušies, vai ir vienalga, neinteresē viņu argumenti, bet ka viņi pārcenšas un to retināšanu uztais par daudz, un tad tie zari un vainaga struktūra jau paliek bīstama mums. Akal slikti, bet to mēs parastie mirstīgie iedzīvotāji, neesot speciālisti, nezinām. Mēs esam uzticējušies šim speciālistam. Un, protams, ir pēdējais, tā ir koka nozāģēšana. Lai palielinātu gaismu savā dārzā, mēs bieži vien likvidējam kokus, kuri var kalpot daudz un dikti, daudzus gadus un citām paaudzēm, bet mēs viņus nozāģējam tāpēc, ka mums zālienā ir sūna, vai puķis neaug, vai nav vakara saule uz lievenīša. Tās ir atkal mūsu vēlmes, mūsu iegribas. Mums ir jāplāno dārzs un jāplāno mājas būvniecība tā, lai mēs varam, gan koki ir, gan mēs esam, un lai mēs visi nedzīvojam pēkšņi Mārupas un Spilvas pļavās, Poldera pļavās. Tad šādi es ieliku, man kolēģi Anita atsūtīja bildi, kā izskatījās šie ozoli pie šīs mājas pirms tam. Šeit viņi ir. Redzams, cik skaista, brīnišķīga ainava. Šeit ir ozoli, te ir bērs, tur bija arī kaut kāds bumbieris un ābeles, te ir piramidāla papele. Cik brīnišķīga struktūra, dažādas vainaga formas, dažādas koka sugas. Ideāli parkveida ainava mums te ir. Un tad kaimiņam, šīs mājas kaimiņam nav patikusi šī ēna un visi ozoli ir šādi uztaisīti. Viss čau, jā. Tur ir pilnīgi kaputi, lielākai daļai no tiem ozoliem viņi mēģina vēl saprast, ko no savām rezervēm barības vielas, kas ir uzkrātas saknēs, var no sevis izspiest. Bet tas ir nāves spriedums bijis šiem kokiem. Tad uzreiz prasam ciršanas atļauju, jo atceramies, kopējs maksā 2 reizes, un šī situācijā sanāk, ka viņš ir nogalotņojis tos kokus, saule ir vairāk neapšaubāmi,
Lapas ir mazāk, arī neapšaubāmi. Bet nākamais tas, ka viņš ir ieguldījis ļoti daudz laika un līdzekļus šos kokus šādi apzāģējot, un viņi nomirst, un tik un tā jums ir jāprasa ciršanas atļauja, jāmaksā zaļās masas zaudēšana pašvaldībai un jāsauc atpakaļ arborists vai paši, un visticamāk, ka šeit var jau paši nozāģēt, jo tādas stumbeņas varēs paši nozāģēt. Tad ir atkal jāiegulda līdzekļu un nauda, lai viņus nozāģētu. Tad ir divreiz jau samaksāts par vieniem tiem pašiem kokiem. Diezgan muļķīgi. Tāpēc vienmēr apdomājiet, vai tiešām tā saule jums ir vajadzīga, jo tagad visticamāk viņam ir tik daudz saules, ka viņam ir vajadzīgi kondicionieri un žalūzijas un viss pārējais, lai varētu vasaras svelmē tās pāris nedēļas, kad mums ir mega saule un mēs visi ģīpstam nos bez mazai, viņam vajag atkal šo noēnojumu. Atkal slikti. Un tad beidzot koku kopšanas pamatprincipi. Tad jauns koks. Jauns koks tātad mums var būt no mazās pīckiņas līdz pat samērā lielam kokam, kas ir 6 līdz 7, 8 metri, atkarībā no sugas, protams. Tad, ko mēs darām? Mēs īstenībā cenšos gan ainavu būvtehniķiem, dārzniekiem, arboristiem, tieši šī ir jūsu kategorija. Kamēr viņi ir mazi, jauni, tur ir tiešām 5 minūšu jautājums, griezumi pāri ar šķērēm, un jūs esat atrisinājuši visas nākamās 50 gadēs problēmas. Vislētākais kopšanas veids, kuru nevajag nokavēt, un jūs paši varat sev mājās to izdarīt ar saviem iestādītajiem kokiem, izveidot viņam stabilu struktūru, lai nākotnē nav jautājums, ko tad īsti ar šo darīt, jo viņš sācis plaisāt, kaut kas sāk vērties no zariem, kaut kas ir pārmērīgi liels izaudzis. Jūs varat ļoti daudz ko atrisināt, vai arī tā pati vainaga pacelšana. Jūs varat jau mazam jaunam kokam jau laicīgi celt to vainagu uz augšu, lai nākotnē ar traktoriņu braucot un paļaujot zāli netraucēties zari. Un nav jāveic šādu lielu diametru zaru un zāģēšana nost, bet jūs jau maziņam esat jau saulēcīgi paredzējuši to, ka tas būs traucēklis, un jūs viņu jau nogriežat, ik pa brītiņam pienākot, varat jau kaut ko pieregulēt. Un tad pamata mērķis ir veidot stabilu vainaga arhitektūru, lai visi zari ir vienmērīgi attīstīti, stabili, labā leņķī, tātad plašā leņķī, ar labiem savienojumiem pie stumbra. Un vainaga forma, protams, ir atbilstoša sugai. Netaisīsim no zeldzara vītola pēkšņi ozola vainaga formu. Tātad mēs sekojam līdzi tai sugai, ko mēs esam iestādījuši, kāda viņa ir ģenētiski. Neveidosim piramidālu papeli no liepas, kura var izaugt skaista, smuka, liela vainagu. Tātad jūs esat izvēlējušies visticamāk nepareizo koka sugu. Tad metodes ir pie šiem kopšanas darbiem, tā kā zari ir maza diametra, visu varam nogriezt tieši pie stumbra. Ātri aizaugs, ātri sadzīs, jo jauns koks, viņš ir vitāls, fiziski spēcīgs un ar visām problēmām var ātri tikt galā. Ar jebkuru no tām brūcēm viņš var ātri viņu atrasināt, jo viņam ir fiziski labs stāvoklis un laba vitalitāte. Kopšanas darbi ir tā kā jauns un viņš diezgan raiti aug uz priekšu, tad ir diezgan regulāri 2-3 gadi, kad vēlreiz būtu jāpienāk klāt un jāapskarās, vai nav kaut kas jauns attīstījies ne tur, kur vajadzētu, vai arī kaut kas veidojās nepareizi, kā jums liekas. Un šī posmā jūs ļoti labi varat arī sev uztrenēt gan aci, gan roku griešanā, zāģēšanā, jo, kā jau teicu, jauni spēcīgi koki, viņi spēs piedot jūsu kļūdas un mācīšanās procesu, un saaudzēs tās brūces, izveidos jaunus zarus. Ja arī būsiet par daudz nozāģējuši kaut ko, nogriezuši, tad viņi var labi atjaunoties, un jūs varat pēc tiem 2-3 gadiem atkal kaut ko pielabot. Līdz ar to jums ir tas cikls, mācīšanās process, ka jūs varat pienākt, ok, te es par daudz nogriezu, tur es nepareizu leņķītu uztaisīju, tur ir kaut kādi stresa zari izauguši. Tad jauns koks vai augļkoks ir vislabākais, uz kā mācīties un trenēties. Tad, struktūrāla vainaga veidošana, tad mums ir pārsvarā pielietojami tieši pie komunikācijām vai infrastruktūras, tātad ceļa, kur vajag ceļa profilus, ievērot gājēju celiņš vai mājas tūmā vai elektrolīnijas. Un lauka vidū augošs koks, viņš taču var mierīgi augt. Labi, izaugs vairākas galotnes, nekas.
gan jau tur lauka vidū augot, viņam pielāgosies tiem augšanas apstākļiem un izveidos stabilāku to savienojumu starp tām galotnēm. Līdz ar to, ja tas ir koks vietā, kur mēs neesam un tikai braucot vienreiz gadā ar kombaini vai bezmaz vai viņam piebraucam tuvāk, kopšanas darbi nav nepieciešami. Ja tas ir vienreiz gadā, viens cilvēks tur piebrauc apskatīties kaut ko. Tiklīdz palielinās cilvēku plūsmas intensitāte un mēs sākam zem viņiem vairāk pulcēties, tādi tie kopšanas darbi ir nepieciešami un nepieciešams veidot šo pareizo un stabilo struktūru. Tad te ir redzams bilde. Pietiek jums ar kāpnēm, pietiek ar garām šķērēm, pusgarām, garo zāģi, rokas šķērītes. Paši jūs varat atrasināt lielu daļu darbus, nesaukt nekādus daudzos speciālistus un krāt naudu, lai viņam samaksātu bezmaz vai. Un tad, protams, ir arī nokavēti struktūras veidošanas darbi. Te ir Rīgā pie Dominas, kur ir gan infrastruktūra, gan komunikācijas visu, bet tur ir jau Liepai daudzas galotnes, daudzas astes, liela diametra jau izveidojušās, un līdz ar to ir jau grūtāk viņu dabūt atpakaļ normālā formā, lai nākotnē nebūtu jāizmanto gan stabilizēšanas sistēmas, gan jāiegulda daudz līdzekļu arboristu pakalpojumos. Tad šis ir tas gadījums, kad ir jau nokavēts un nav atrasināta šī problēma, ka ir tik daudz jaunas astes un jaunas galotnes un visas nāk no vienas vietas. Jo te ir bijis viens gads, ka no viena galotnes ir viena galotnes pumpura, bez maz vai visi pumpuri sāni ir attīstījušies kā konkurējošas galotnes. Un tas ir nepilna metra, 70 arī centimetra augstumā, un šeit ir jau tas risks. Mēs zinām, mēs apzināmies, ka nākotnē šī būs problēma koks. Un te vajadzēs ieguldīt līdzekļus, naudu, laiku. Un tad mums ir pieaudzis koks un nobriedis koks. Es te sadalīju. Tātad pieaudzis koks mums ir, kad viņš ir sasniedzis tos maksimālos augstumus, bet nav sasniedzis maksimālos parametrus. Tātad viņš vēl briedīs restumā. Viss vēl viņam ir dzīvē priekšā. Nobriedis, kad būs jau sasniedzis visu un jau sāks jau pakāpeniski jau samazināties, veidoties kaut kādiem stresa zariem iekšpusē, būs vairāk beigtās koksnes un vispārējais. Tad mērķis mums ir šajā posmā šos kokus uzturēt pēc iespējas ilgāk, paildzināt šo koku dzīves ilgumu un nodrošināt stabilitāti, lai saglabātu zemu risku mums apkārtējiem. Tas ir viss, mēs viņus uzturam tagad. Ja mēs esam nokavējuši bērnībā viņu izskolot, tad pieaugušā vecumā mēs tās kļūdas vairs neizlabosim. Zinām arī uz sevi. Vai ne? Ja esam izaudzināti tādi, tad ir grūti mainīties. Ir grūti sev izlaust un pēkšņi domāt citādāk un uzvesties citādāk. Ja esam tā auguši un tā izauguši. Līdz ar to šī situācijā tad ir visvairāk nepieciešami mūsu kā kokopju pakalpojumi un speciālisti, jo mēs cīnāmies ar sekām jau. Un tās ir sekas, kas pirms tam ir bijušas, kad nav apsaimniekots. Un tātad darbi, vainaga samazināšana, atkal ir vainaga pacelšana, jo te ir nākuši pēkšņi ceļu infrastruktūra, un ceļi mums attīstās, un ceļi veidojās, un Rail Baltics ceļās iespējams, un vispārējais, un koki sāk traucēt, un ir jāpaceļ tie vainagi, viņi ir jāsamazina, un vispārējais. Mēs tomēr izplatamies, lai gan Latvijā mēs nedzimstam tik daudz, bet tik un tā mēs plešamies, jo īpašumi neskapēc mums paliek vairāk, un mēs gribam lauku īpašumu, un vēl tur, un vēl šitur, un vispārējais. Mēs būvējamies un ejam. Tad, protams, ir sauso zaru izzāģēšana. Atceramies, sausie zari veidojās, un tas ir dabisks process. Mēs vienreiz izzāģējot sauso zarus, viņi būs atpakaļ jebkurā gadījumā, tāpēc, ka tas ir cikliski, tas ir normāli, ka no noēnojuma atmirst kaut kādi zari. Tāpēc nevajag domāt tā, ka jūs vienreiz sakopjat, un tas ir uz visu mūžu. Tā gluži nebūs. Jo pieaugušiem, nobriedušiem kokiem kopšanas darba intervāls ir 4 līdz 10 gadi, atkarībā no jūsu situācijas, kas jums tur ir ticis darīts. Ja tur ir tikai sausie zari zāģēti, beigtie ārā, tad, protams, tie varētu būt savi 10 gadi, līdz atkal izveidosies tāda liela diametra sausie zari. Ja ir bijis jau vainaga samazināšana, tad tur ir jāskatās, vai tā nav bijusi jau stabilitātes problēma, kad mēs uzlabojam viņam
nevis uzlabojam, bet samazinam risku, kad viņam var kaut kas nolūst vai viņš pats var izgāzties. Tātad, ja vainaga samazināšana ir tikusi veikta, tad, protams, tas intervals būs mazāks, jo tātad mums viņš ir regulārāk jāapsako un jāpārbauda, vai sēņu attīstība nav straujāka nekā koks spēj tikt galā ar to un aizmukt no tās problēmas. Līdz ar to te ir jāskatās pēc kuriem darbiem, kas ir ticis veikts. Vainaga pacelšanai arī tas nav vienreizējs pasākums. Kā zināms, kokam ir vajadzīga lapa virsma, lai uzturētu sakņu sistēmu. Sakņu sistēma ir vajadzīga, lai uzturētu lapu virsmu, un tas iet roku rokā. Un, ja mēs paceļam to vainagu, un tur tagad ir vieta, saule un vispārējais, tie zāri attaugs. Viņi būs atpakaļ. Tas ir neizbēgami. Ja vien viņam nav problēmas jau ar sakņu sistēmu, ka viņš jau sāk mirt nost, un tad viss sāk samazināties un palielinās beigtās koksnes daudzums. Tad ir tā vainaga retināšana. Jo vainaga retināšana jaunam, spēcīgam, fiziski veselīgam kokam nav jēgpilna. Tā ir laika naudas izšķērdēšana, tāpēc, ka tur tie zari attaugs ļoti ātri atpakaļ. Tiklīdz viņš ir jau nobriedis un sasniedz savus maksimālus parametrus, mēs varam veikt šo vainaga retināšanu, jo tad tas būs vismaz uz 3 gadiem. Tas nebūs tā, ka katru gadu mums ir jāveic. Tas ir tikai no jūsu iespējām. Protams, to varētu darīt arī jaunam kokam, bet tad tas būtu jādara ļoti bieži, un tas būtu ieguldījums katru gadu pēc mazai. Līdz ar to vainaga retināšanas darbi ir jēgpilni tikai tad, kad viņš ir sasniedzis savus maksimālos parametrus un neatjaunosies viņš tik ātri. Savādāk jūs būsiet neapmierināti, ka mēs esam veikuši darbu, paņēmuši naudu, un jums tie zari nākamajā sezonā attauguši atpakaļ. Un tad, protams, ir vainaga stabilizēšanas sistēmas, kur jau minēja siet kopā viņus. Ir speciālas sistēmas, kuras spēj, par kurām tiek arī garantēts, ka viņas var noturēt koku vai koka struktūras dažādas kopā ārā, laikapstākļi. Mums ir skarbi diezgan un vairākus gadus. Celtniecības stropes, ko mēs pērkam tur lielveikalos, viņas ir paredzētas īslaicīgai nofiksēšanai. Bet ir speciāli materiāli un industrijas aug un iet uz priekšu un attīstās. Līdz ar to tie materiāli ir arī attīstījušies tik ļoti, kad ir iespēja kokus sasiet tā, lai viņš vēl joprojām izskatās vizuāli tā, kā viņš izskatījās pirms tam, veselīgs, smuks, liels koks, bet tajā brīdī, kad kaut kas varētu lūst un gāzties un šķelties, tā sistēma viņu noturētu vismaz 8 gadus. Pēc 8 gadiem tad mēs vairs nevaram garantēt par to, kā materiāls, vai cik viņš spēcīgs, cik stiprs viņš ir, vai spēs noturēt to vainaga masu. Līdz ar to tad ir jānāk un jāskatās, vai nevajag mainīt uz jaunu sistēmu vai kaut ko citu darīt. Varbūt jau koks jau sācis jau ir degradēties un jau samazināties un ir jau nepieciešami cita veida darbi. Līdz ar to ir sistēmas, ir varianti, industrija aug uz priekšu. Metodes, kādas mēs veicam šeit, ir zaru īsināšana. Ja jaunam kokam mēs veicām zaru nozāģēšanu pie stumbra, tad šeit mēs jau staigājam pa vainaga ārējo daļu, pa perimetru un veicam jau šo zaru noīsināšanu. Mēs sākam jau pa vainaga ārējo perimetru strādāt vairāk nekā pa iekšpusi pie stumbra. Jā, atkal slikta saule pārāk daudz, kur tie koki ir, lai noēnojums būtu. Tad te ir īstenībā bildē Holandas liepa stāvlaukumā. Neviens nav priecīgs par cukuriem uz mašīnām un visu laiku ir jāmazgā viņas, bet neko darīt. Bet toties tik un tā liek, jo tur neuzkarst mašīna. Nākamais brīnišķīgs skats ir mājas iedzīvotājiem. Un šis ir tas gadījums, ka viņi ir tik bieza un blīva, ka vispār cauri neredz. Un Holandas liepa ir tas gadījums, kad retināšanas darbi jums būs tikai sezonāls. Tāpat kā vasaras puķis. Nākamajā sezonā vajadzēs atkal to pašu veikt. Vai? Un blakus ir brīnišķīgs, milzīgs ozols. Un redzam, ka nav tāda klasiska situācija, ka ir viena konkrēta spēcīga galotne un ir skeleta zari uz sāniem. Šeit ir redzams, ka visi zari ir gribējuši būt līderi. Visi ir gribējuši būt top 1. Būt centrālais, un te ir bijusi liela konkurence, un tā arī viņi nav atrisinājuši savu konfliktu. Te visi ir plus mīnus līdzvērtīgi, un viņš tāds vāzveida ir. Arī brīnišķīgi skaista, manuprāt, estētiski skaista struktūra. Ir savs šarbs tajā visā. Protams, vienīgā
Problēma ir tas, ka viņi ir šaurākos leņķos un daži no tiem savienojumiem var būt vājāki. Līdz ar to mums ir jāpavēro. Nevienmēr vajag uzreiz ar zāģi nāk klāt un kaut ko zāģēt. Mums vienkārši ir jāatnāk un jāapskatās, vai tiešām tā brēka ir tik liela. Tāpēc varam sākt ar konsultācijām un vienkārši papētīšanu, pieiešanu klāt un paskatīšanos. Bet tā apakšē uz ārpus uz augšu to es ņemtu nost? Šo? Nē. Arī nē. Jo tas ir tas moments, kad mēs ar struktūrālu vainagu veidošanu esam nokavējuši, un tad, kad ir liels un nobriedis koks, tā brūce, mums liekas, ka viņa šeit ir maziņa, bet tā, kad mēs pienāktu klāt, mums vajadzētu motorzāģi ar lielo sliedi jau visticamāk. Un tad tā brūce ir tik liela, ka tas ir viennozīmīgi, ka mēs pātrinām trupas attīstību, dobuma veidošanās, stabilitātes samazināšanās un visas pārējās dabiskās lietas, kas vēlāk notiksies ar koku, kad mēs uztaisām mehānisku bojājumu. Līdz ar to Tas viss notiks pat jāizsmējas ar kaut ko? Jā. Tas ir neizbēgams process, jo sēņu sporas mums ir visur. Mēs dzīvojam dabas pasaulē, mēs nevaram uztaisīt sterilu vidu. Pat sižetā par Stradiņu slimnīcu nevar uztaisīt sterilu vidi, tur ir sēnīti attīstīsies betona sienās un viss pārējais. Sēnes ir visur. Mēs nevaram nozāģēt un bez sēnēm brūci uztaisīt, jo sēnes mēdz būt jau iekšā koksnē, un tāpat kā man personīgi jau herpes ir izmetušās jau no šā vējainā laika, man vīrus ir, gaida, kad novājināsies imunitāte. Tāpat tās ir arī ar augiem. Viņiem jau sēņu sporas jau iekšā var būt, un gaida, kad atradīsies tas īstais labvēlīgais klimats, kad viņas var attīstīties. Un mēs ar saviem zāģiem atnākam un radam šī klimata izmaiņas, šīs vidas izmaiņas, kad sēne var attīstīties labvēlīgāk. Līdz ar to tad šādiem lieliem kokiem mēs pie stumbra vairāk īsti neko nezaģējam dzīvu, tikai sausos beigtos zarus un veicam īsināšanas darbus, tad ejam pa vainaga ārējām daļām un īstenam šeit mazākus zarus. Līdz ar to, ja šeit ārējā daļā uztaisam kaut kādu brūci, tad ir vajadzīgs ļoti daudz un ilgs laiks, līdz no šīs te mazās brūces, kas ir 8 metru attālumā no koka stumbra, tā sēne aizietu līdz stumbram. Mēs vienkārši pagarinām to ceļu, kas viņai būs jāmēro, līdz viņa tiks pie stumbra. Un tajā mirklī koks jau spēs norobežot un noslēgt šo bojājumu vietu un tikt galā ar šo situāciju. Tā tad vainaga samazināšana, un te ir atkal divi stāsti. Mums ir vainaga samazināšana, vai tas ir iemesls, kāpēc mēs sekojam līdzi dabai. Tātad šī situācijā liepa ir sākusi atmirt, šeit ir galotnes, visi zaru gali ir atmiruši, un redzam, zaļā masa ir iekšpusē. Mēs vienkārši sekojam dabai. Mums jau koks rāda, kāds viņam būs nākotnes vainags, kurā līmenī viņš spēja ar savu esošo sakņu sistēmu viņu uzturēt. Un mēs vienkārši viņam sekojam, un mēs pieīsinam tos, nozāģējot šos sausos zarus, mēs pieīsinam tā, lai tā vainaga forma izskatās pēc liepas, saglabājot viņu dzīvot spējīgu, veselu un cik veselu var, bet arī droši apkārtējiem, jo šis jau ir, te ir Basteikalns kaut kur fonā. Tātad tur ir ļoti daudz cilvēki un turisti un vispārējais, un šādi te mazie sausie zari, kas katru dienu var kaut kāds nolos nost, tā nav vieta, kur mēs varam to atļauties. Līdz ar to mēs sekojam līdzi dabai, ko daba mums rāda. Tad šī ir tā situācija, tas ozolu grupa Ogrē. Šeit jau ir piespiedu vainaga samazināšana, destabilitātes, jo būvnieks atnāca un visu noraka un uztaisīja kokus puķpodā. Tad mums bija jāveic vainaga samazināšana stabilitātes norūkos, un tagad mēs redzam rezultātu, ko koks var vispār izdarīt ar to atlikušo sakņu sistēmu. Un redzam, ka šie mazie niecīgie stresa zariņi, kas ir, nav spējīgi atjaunot šo vainaga struktūru kokam, un viņš pakāpeniski lēnām iet bojā. Ne visi koki... Tie ir lietusargi, nojumīta. Tā ir vasara jau. Tas jau ir jūnija beigas kaut kur. Tātad viss jau ir uzplaucis. Un tie koki turpina degradēties un iet bojā. Un tas ir neizbēgami, tāpēc, ka kāds viņam ir samazinājis sakņu daudzumu. Un vainaga samazināšana vienmēr būs tikai ar stabilitātes problēmām, teiksim tā. Vai nu tā ir vainaga struktūrā stabilitāte, vai tas ir sakņu sistēmā stabilitātes trūkums. Bet tiklīdz kokam būs jau kaut kādas stabilitātes problēmas,
mēs varam nākt un veikt šo vainaga samazināšanu tikai, lai nodrošinātu un samazinātu to risku, to drošību nodrošinātu. Ja tas ir jauns, veselīgs, fiziski spēcīgs koks, nav jēgas no vainaga samazināšanas. Atkal laika, darba, naudas izšķērdēšana. Jo ja spēcīgs un vitāls koks, ja mēs viņam samazināsim vainagu, viņš attauks atpakaļ. Viņš vienkārši attauks atpakaļ iepriekšējā līmenī. Un jūs nebūsiet ieguvuši neko no tā, tikai naudu iztērējuši. Tas ir tāds, par ko vajadzētu domāt. Jauniem, cik nu jauniem, bet pieaugušiem un veselīgiem kokiem nav nepieciešama vainaga samazināšana. Un to var redzēt visur. Tiešām visur, braukājot, ne tikai Rīga pilsēta vai tur Tukums, lielās pilsētas, bet arī laukos cilvēki samazina koka vainagus, jo es saprotu, mums ir bail, kad ir vareni lieli koki tieši pie mājas. Bet viņš drošāks nekļūs, ja mēs viņu samazināsim pa 2 metriem. Viņš attauks atpakaļ, ja viņam ir fiziski spēcīgs un vitāls, un viņam ir enerģija, viņš attauks atpakaļ iepriekšējā līmenī. Līdz ar to tam nebija jēgas. Mums ir jādzīvo ar savām bailēm, kam no zirnekļiem. Arī no zirnekļiem mēs netiekam vaļā, viņi būs un viņi ir tur. Līdz ar to arī koki, viņi būs. Tātad vainaga samazināšana mums notiek vainaga ārējā daļā. Tātad vainaga samazināšana, lai padarītu zemāku to koku, jo taisnība ir, jo zemāks un rasnāks, jo stabilāks. Neapšaubāmi, garie tievie parasti ātrāk krīt un gāžās. Vai arī vainaga samazināšana kaut kur sāni vai atsevišķi sektori dēļ pārmērīgi lieliem skeletzariem vai pārmērīgi nesamērīgas vainaga masas vienā sektorā, vai, protams, arī kaut kādām komunikācijām. Bet tas viss darbs notiksies, redzams, pirms pēc, kolēģi zīmēja, tad tas notiksies ar īsinošiem griezumiem, mēģinot saglabāt šo vainaga formu, kāda viņa ir dabīga tam kokam. Tātad akal. Ja mums ir parastā liepa, netaisīsim viņu par piramidālu ozolu, ja mums ir zeldzara vītos, netaisīsim viņu par čupačupsu, tur globosa kļavu. Līdz ar to sekojam līdzi koka dabīgai vainaga formai un mēģinam viņu tādu arī saglabāt. Vainaga pacelšana. Un vainaga pacelšana mums gan ir tiek jau noteikta, un gājēji riteņbraucēju celiņiem ir augstums 2,5 metri, kas mums ir jānodrošina. Un tas ir virs celiņa, atceramies. Ceļa brauktuvē, kur automašīnas jau brauc, ceļa brauktuvē mums ir 4,5 metri. Kamēr mums nav autobāņi un lielās šosejas, tur ir 6 metri. Drošības nolūkos ir jāpaceļ 6 metri. Bet kas jums ir jāatcerās? Tie 4,5 vai 2,5 metri ir virs ceļa brauktuves. Un atkarībā no koka sugas atkal ir vainagi, kas ir ar tādiem nokaraniem arkveida zariem. Tāpēc bieži vien, lai dabūtu šeit tos 4,5 metrus, mums vajag šeit pie stumbra nozāģēt pat 6-5 metrus augstumā. Atkarībā, protams, no tās tendences, kā tie zari aug un kā viņi liecās arkveidā. Bet tas ir jāvērš uzmanība, kad var būt pie stumbra augstāk ir jāzāģē nekā virs ceļa brauktuves tas sanāk. Vainaga pacelšanas pamatlieta, kas arī jaunam kokam mēs droši varam pacelt to vainagu pusi uz pusi, puse vainags un puse koka stumbrs. Man šitais vairs ir. Tātad puse vainags un puse brīvais stumbrs. Un tā mēs viņam varam sekot līdzi, regulāri pieejot klāt, ik pēc tiem 2-3 gadiem un pacelt viņam atkal to vainagu. Jo pirmie zari, kas paliks resni un lieli, būs tie apakšējie zari. Bet ja mēs jau esam pie liela nobrieduša koka, tad proporcijas mainās. Un nevaram mēs vairs viņu uzturēt pusi uz pusi. Tad mums Latvijā vēl palmas neaug. Un vienīgais tuvākais palmas formai bez mazai ir priede, kurai vainaga galotnē tikai neliels vainags. Bet visi pārējie koki mums ir ar lieliem, masīviem vainagiem. Pārsvarā vainags ir lielākā daļa no tā koka, nevis stumbrs plikais. Atceramies to, ka jo augstāk mēs pacelsim lielam kokam vainagu, jo viņš var kļūt nestabilāks. Te atkal mums ir jāmācās fizika par spēka pleciem un smaguma centriem. Tāpēc es priecājos, kad obligāti atkal ir fizika jāmācās. Sauso zaru izzāģēšana, tātad cīkāk par šiem darbiem. Sausos zarus mēs zāģējam tikai ārā, lai samazinātu to radīto risku.
uz mūsu apkārtējo vidu un, protams, uz infrastruktūru. Tātad no augšanas vietas atkarīgs, protams, ir, un tiem riskiem mēs izvērtējam, vai to zaru nozāģē pilnībā, vai mēs viņu varam nozāģēt daļēji, līdz pusei, piemēram, un saglabāt kā stumbeni, jo tas stumbenis būs tās, kas tiks apdzīvots, un dzenis viņu izmantos, un jo vairāk mēs izzāģēsim šo beigto koksni, jo dzenis vairāk apdzīvos dzīvodaļu. Eiropa jau ir tik ļoti sevi izlaizījusi tīru no beigtās koksnes, ka viņi nu jau liek iekšā apakaļ vainagā beigtos zarus. Viņi pieštrupē un liek apakaļ, lai ir tā, ka tomēr ir tajā beigtā daļa kokā, ko var dzenis, piemēram, apdzīvot vai citas kukaiņu sugas, bet viņi liek atpakaļ. Un mēs negribam iet šo ceļu. Mēs paskatāmies, ko viņi izdarīja un sabojāja savā daļā, un mēs varam no viņiem mācīties, ka neiet šo ceļu. Nav mums viss sterils jāuztaisa, nav mums sterilā Vācija ar perfektiem mauriņiem arī jātaisa. Līdz ar to mēs izvērtējam, vai tiešām visi tie sausie zari mums ir riskanti un bīstami. Tad, protams, ir tā, ka galvenais, kas ir, un ne visi arī mazie knibulierīgie sausie zari, kas ir viengadīgie zariņi nomiruši, nu nav jēgas viņus visus iet un tur tīrīt ārā, iespējams, atkarībā, protams, no spējām, aizejot līdz zara galiem un tiekot pēc tiem mazajiem sausajiem zariņiem, iespējams, tas arboris ir sačakarējis un sabojājis kaut ko vairāk tur pa ceļam veicot šo darbu. Līdz ar to šādus te mazos 2 centimetru diametrā esošos zariņus var droši atstāt, jo tie ir tie viengadīgie, 2gadīgie zari, kas nāks atkal jums. Līdz ar to tie ir tādi mazi birstoši, kas lielu kaiti nenodara, kad nokrīt lejā. Viņi ir mazāk tomēr par kastani un mazāku risku var radīt. Līdz ar to speciāli pēc tādiem var arī neiet. Un vērš uzmanību, ka būtu labi tomēr tos lielākos sausos zarus, kas ir diametrā lieli, saglabāt dabas daudzveidībai, lai nav tā, ka atkal esam uztaisījuši sterilu vidu, kur nav tiem putniem un kukaiņiem būt. Vainaga retināšana. Tātad mērķis mums ir tas gaismas caurlaidības palielināšanai uz blakus esošajām būvēm, un atceramies, tas ir tikai uz blakus esošajiem būvēm, un mūsu nepieciešamās siltumnīcas un mājas logi un nezinu, kas vēl. Šos kopšanas darbus apvieno vienmēr ar sauso zaru izzāģēšanu un bieži vien ar kaut kādu sektoru vainaga sānu samazināšanu. Ka mēs, ja esam tajā kokā un staigājam pa visu koku perimetru, tad mēs pie reizes arī apvienojam ar citiem darbiem. Ja ejam un tad daram visu, kā vajag, lai nav atkal nākamā reize jānāk un jāpilda tikai kaut kāda viena zara, piemēram, īsināšana. Šos zarus pārsvarā retināšanas darbos griež līdz nākamajam sānzaram, tātad mēs viņus īsinam, un notiek zaru galā esošo sānzaru retināšana. Tātad tur, kur ir biezs sadalījums ar maziem jauniem sānzariem, mēs dažus no viņiem izņemam ārā, saglabājot tādu pašu vainaga formu, tikai viņš ir gaismu caurlaidīgāks, tāds klārāks. Tātad griezumi pārsvarā nebūs lielāki par 3-4 cm. Tātad tas viss darbs ir iespējams arī ar grieznēm izdarīt, ar dārza šķērēm. Un tad ir vainaga stabilizēšanas sistēmas. Vainaga stabilizēšanas sistēmas, tas ir ļoti komplicēts īstenībā jautājums. Tā ir vesela mācību tēma studentiem, kā uzstādīt un kur likt. Bet mēs kombinējam dažādus materiālus, dažādas sistēmas kopā. Nav speciāli certificēts viens siešanas materiāls tikai un vienīgi kokiem. Mēs kombinējam dažādus materiālus visus kopā. Un te atkal tā ir tikai un vienīgi tāda kā sava veida apdrošināšana mūsu kokopju darbam. Ja mēs neesam spējīgi samazināt to koku tik ļoti, ka viņš ir drošs un nenolūzīs, mēs kā papildus drošībai varam ielikt arī šo siešanas sistēmu, lai un tagad mums tie riski uz lielām vēja brāzmām un vētrām paliek aizvien vairāk, jo, ja paskatās nākotnes provizoriskos datus, tad mums palielināsies
bezvēja dienas un palielināsies vētras dienas. Tātad mums tās vētras paliks aizvien vairāk, mums tie riski palielināsies un dabai atkal ir jāpielāgojas. Un šis ir tas veids, kā mēs varam saglabāt to savu stundu esmu iztērējis. Tad šis ir tas veids, kā mēs varam saglabāt tos kokus vēl drošus pie mūsu īpašumiem un mierīgāk nedaudz gulēt, tā, kad nāk tie lielie vēja brāzmas. Jo tā sistēma noturēs viņu, viņš nenokritīs zemē, neuzkritīs virsū mūsu īpašumam, bet iekārsies tajā sistēmā tieši. Ak, kungs, veci koki, es vēl neesmu visam izgājis cauri. Jā, nevienu neatstāja vienaldzīga, tie ir lielāki vecāki, vienmēr ar visādiem jau papildus lietām un apdzīvotību un visu pārējo. Viņi vienmēr izskatīsies citādāki, viņiem ir jau visādi bojājumi un neproporcionāli vainagi un dīvaina vai interesanta arhitektūra, jau vainaga struktūra. Un pārsvarā tie jau būs arī valsts aizsargājami koki. Bet atceramies to, ka valsts aizsargājumi var būt arī segliņš, tatārijas kļava, kas ir mazi koki, bet viņi jau ir valsts aizsargājami. Tad veci koki, tad viņi vienmēr būs ievērojami un neatstās vienaldzīgu nevienu. Un tas, ko gribu vērst uzmanību, ir arī situācijas, ka kopšanas darbi nav nepieciešami. Ne viss ir jākopj, ne visiem vajag mūsu palīdzību. Viņi var mierīgi, kā līdz šim šos vairākus 100 gadus viņi dzīvoja, viņi var droši dzīvot arī tālāk bez mūsu iejaukšanās. Un te ir situācija arī parkā. Liels diškabārdis, viņš jau no zemes virskārt sadalījies daudzās asīs un daudzās galotnēs, brīnišķīgi. Ja viņam ir telpa un mēs varam novirzīt cilvēku plūsmu uz sāniem, ideāls koks, ko visi grib fotografēt. Visi grib nākt un skatīties. Perfekts koks, kur bērniem staigāt, krāpties un iemācīties pirmos soļus vainagā kāpelēšanā. Vidējā bilde arī šeit melnauksnes, diškoks, valsts diškoks, vējš un daba viņu pati reducēja. Mums arboristam vairāk tur nav ko darīt. To visu jau izdarīja daba. Viņu samazināja un viņš tagad ir drošs atkal. Un pēdējais ir parastais ozols, arī zibenu spērts un dabas katastrofu skarts, bet ideāla dzīvotne. Viņš ir jau, man liekas, kādu 11. reizi samazinājis savu vainagu. Tagad ir pilnīgi tā kā maza beciņa. Un dobums lejā ir tik liels, ka ejot viņu mērīt, no turienes stirnas izlec ārā, putni izlidoja laukā, tur vienkārši es izbojāju visiem tusiņu. Līdz ar to šādam arī te nav ko vairāk kopt šim kokam un visu jau daba ir izdarījusi. Ja ir telpa un vieta, viņš var netraucēti attīstīties un iet savu dabīgo ciklu, mēs varam tikai priecāties un baudīt un noskatīties uz to. Paldies! Es pat pierakstīju dažus no iepriekšējās, te bija jautājumi par stutēm un sasaitēm un par rietekļu kadiķi. Tātad, rietekļu kadiķis, es esmu viņu vērtējusi un skatījusies un ar savu zviedru kolēģi Nelaiķi arī braukusi un skatījusies un pētījusi un izstrādājusi pat piedāvājumu un visu. Bet atceramies to, ka ir grūti, ja ir bail, tad ir bail. Ir grūti mainīt mūsu iekšējo sajūtu, un es varu skaidrot un fiziski ar aprēķiniem visu pierādīt, bet mēs nevaram to iekšējo sajūtu izmainīt. Un te ir tā situācija, ka tas koks, tas rietekļu kadiķis ir visu savu mūžu, un to var redzēt visās bildēs, viņš tā ir audzes slīps. Galotne viņam ir izlīdzvarojusies, un viņš jau ir pielāgojies šim slīpumam un šai esošai situācijai. Stute viņam personīgi nav vajadzīga, bet mums pārējiem sabiedrībā viņš liekas, ja slīps, viņš ir jāstutē un sit nost, bet nevar ieskaidrot. Bet, protams, ļaunu neko nedara tā stute pagaidām, bet ja mēs tādam jaunākam kokam uzliktu stuti, viņš izlaistos. Tiklīdz mēs sākam atbalstīt, tiklīdz sākam bērnus savus finansiāli atbalstīt, kaut kādos, viņi sāks pierast, un sāks paļauties uz to. Un te ir tieši tas pats, tā stute var radīt otru galējību, ka tas koks sāk uz viņu paļauties. Un sakņu sistēma izlaižās un pierod pie tās stutes un vairs negrib pati sevi stabilizēt. Jā, par sasaitēm un stutēm. Tās stutes, es jau par rietekļu kadiķi teicu, un par sasaitēm ir tā, ka ja kokam, piemēram, tas melnauksnes, kas man ir, šeit melnauksnes mums ir.
Viņam bija vājš savienojums, un to stumbru vajadzēja kaut kā sasiet, lai viņš nenolūstu pilnībā, bet te savā starpā viņu nevarēja. Un ir situācijas, kad ir blakus esoši koki pieejami, tad mēs varam piesiet pie tiem. Mums ir bijusi situācija, kad citu variantu nav, dēļ būvniecības ir noraktas saknes diezgan daudz, un jau īpašnieks baidās par to, ka tas koks izgāzīsies. Un tad uztaisa sistēmas pilnīgi uz blakus esošajiem kokiem, vai arī pat būvnieks paredz enkurus ēkā, ka viņu piesien pie tās ēkas tikai, lai saglabātu to koku, un viņš neizgāstos un neapdraudētu mūs pārējos, bet iespējas ir. Kopā inženieri domājušiem cilvēkiem sanākot kopā un apzinoties, kādi materiāli mūsdienās ir pieejami. Un jūrniecībā viņi ir ļoti daudz tie materiāli, kas ir spējīgi izturēt sauli, vēju, salu, visu, visas iespējas. Un pat var uztaisīt tādu mākslu no tiem materiāliem, tādus stutas, skaistas ornamentus. Tā kā viss ir iespējams. Protams, tas ir laiks, enerģija un līdzekļi. No bīstamiem kaitēkļiem slimībām, kad tas ir drošiem, par to zvanā arī kaut kas bīstams parādījies. Jā, tas ir atkal nākamais. Protams, globālā sasilšana un viss pārējais, un Dienvidu kurzeme ātrāk to jūt, Alūksne vēlāk krietni jutīs. Tur vēl oši ir, jā, un gobas, bet man Talsu pusē jau gobas gandrīz nav, un oši arī jau iet bojā. Tur neko nevaram darīt. Mums ir jāgaida, kad parādīsies rezistenti, jaunie stādi un jaunie sējiņi, kas spēs izturēt. Bet atceramies, mēs pielāgojamies slimībām, un slimība arī attīstās. Un viss. Līdz ar to tas arī nākamās paaudzes slimībām veidojās, lai tomēr ēstu. Un arī ošiem, ja pazudīs parastie mūsu oši, viņi pāries uz nākamajiem ošiem. Pensilvānijas osis un Mānas osis, viņi atradīs, ko ēst un ko darīt un kam uzklupt virsū. Tāpat arī tās ozoliem mums laikam tā tur, kā viņi sauc, tā akūtā ozola kalšana bija, laikam tā viņai latviski. Viņa vienu brīdi parādījās, un vairs nav īsti datēta. Šobrīd Talsu pusē tur šķēdē viņa bija, izzāģēja, likvidēja tos beigtos kokus, bet vairāk nav īsti bijis. Bet tas, kas nāk mums iekšā un kas mums ir jāskatās, tāpēc ir jāskatās Eiropas ziņas arī, nāk iekšā ozolu tinējs. Un tas gan vairs nav forši. Tur Eiropā, Vācijā ir tā, ka no Zviedrijas un no Baltijas, bet no Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas brauc pat arboristi un ar putekas sūcējiem to tinēju sūc iekšā pilnīgi visos skafandros. Savādāk tas tinējs notina visu to koku, un viņiem ir tādas mazas spalviņas, kas bojā mums plaušas. Un tad mums klepus ir un cilvēki slimnīcās nonāk un parki jāslēdz ciet ir. Briesmīgi. Tur bija epidēmijas ar to, un tāpēc jāuzmanās. Tik līdz Liepājas pusē Rucavā parādīsies, mums pārējiem ir jāsāk uzmanīties. Un melnaušņiem problēmas pēdējos gadus apsnovērta. Jā, bet viņa nenobeidz pilnībā. Tāpatās arī kastaņiem ir tas, ka man neviens vairs īsti neatcerās, ka viņi dzelteni rudenī bez mazvai ir. Viņi jau jūlijā ir brūni, bet viņi tik un tā nākamajā gadā ir vizuāli vairs nav smuki, estētiski, bet mēs varam, protams, izvēlēties citas sugas, kuras mazāk tiek skartas. Pānu laku senesinās, kas pānas veido. Jā. Tās skaitīgas? Nē, arī vizuāli varbūt kādam nepatīk, bet nobeigt nevar nobeigt. Tad ir jābūt vēl kaut kādiem citiem apstākļu kopumam, lai tur viss sanāk un nobeidz. Paldies abam lektoriem. Es gribēju jautāt, man ir diskursu kļava, un viņai par dobumu jau te pateica, un acīm redzot, tur būs jāuzmanās, lai arboristi pastāsta. Bet ir arī uz lapām tie melnie tādi apaļie pleķīši. Tur var vai vajag tur kaut ko darīt, vai vienkārši kā tā ir? Tas ir tāpatās kā ar miltrasu lieliem kokiem, mēs neko nevaram izdarīt. Tas ir sezonāli, ir gadi, kad viņi ir vairāk, ir gadi, kad ir mazāk, tāpatās arī ozoliem miltrasa, ir gadi, kad ir ļoti izteikti, viņi ir sudraboti palikušies un nav vairs smuki, un ir gadi, kad nav tik traki vai nav pat vispār manāms. Ar kļavu to planku mainību arī, tur neko mēs nevaram, tā ir sēnīta, varam sagrābt visas lapas un dedzināt, bet pilsētā nevar dedzināt. Sēnītes mēs negribam, bet arī pilsētā nedrīkst dedzināt, atceramies. Ja? Jā, tā kā tur ar tām lietām neko nevarēs darīt. Mēs varam tikai pielāgoties tam visam.
Paldies par stāstījumu. Man 3 jautājumi. Pirmais ir par sakņu apbēršanu. Veciem lieliem kokiem mēdz saknes izlīst ārpus zemes virskārtas un ilgstoši tur arī tā dzīvot. Respektīvi, vai man kā saimniekam kaut kas tur ir jādara, vai es atstāju tā, kā tas ir. Otrs jautājums man ir par kopumā par augsnes bagātināšanu, vai ir kaut kas vēlams, kādā veidā to darīt. Un trešā lieta par lapu sagrābšanu. Labāk lapas atstāt, lai pārziemo ziemu un novākt pavasarī, vai tomēr tāds klasiskais lapu vākšanas periods zem kokiem rudenī. Paldies. Ar lapu grābšanu mēs varētu atrisināt 2 iepriekšējos jautājumus. Ja mēs saglabātu lapas, kaut vai tikai ar pļaujumašīnu pārbaudot pāri un viņas samaļot, mēs pātrinātu organiskās vielas veidošanos un viņš pats sevi pabaro. Tāpatās kā ir neskartajās dabas teritorijās, viņi nobirst, sadalās, pats sevi baro, pats sevi veido. Ar to grābšanu mēs īstenībā pātrinām to procesu, kad tā saknes izlien laukā un viņas ir redzamas. Jo mēs nogrābjot lapas, nogrābjam arī nedaudz zemi. Un tā visu laiku, un tā katru gadu pat vairākas reizes gadā. Līdz ar to, ja var saglabāt tās lapas kaut vai nelielā tā laukumā, tad tas jau būtu diezgan daudz, kur tā organika var veidoties, kur tā mikroize var parādīties tiem kokiem, un tas atrisinātu visus iepriekšējos jautājumus. Nebūtu jāpasūta melnzeme vai kūdra un jābara virsū, nebūtu atsevišķi jāveic mikroizes injekcijas, ko arī pārdod, protams, industrijā, un nebūtu šādi ieguldījumi. Esam slinki, negrābjam un atrisināsim daudz problēmas. Jā, rudenī, kad lapas nobirst, mēs veicam pēdējo bez mazai pļaušanas, apļaujam zāles, apļaujam arī lapas, un viņš uzreiz ir krietni mazākās frakcijās un ātrāk sadalās tas viss. Jā. Mēs pabarosim gan zālienu, gan koku, gan visu pārējo. Liels paldies Nacionālajam botāniskajam dārzam par šo brīnišķīgo siltumnīcu, kā mēs pārliecinājāmies, šeit ir silti un saulaini, un augiem šeit noteikti patīk augt. Mums šodien arī bija silti un labi. Un Dabas aizsardzības pārvaldes vārdā un arī projekta Life Osmo vārdā pateicamies jums par to, ka jūs vēlaties sargāt mūsu dabu, audzēt un vēlaties tajā piedalīties. Paldies jums!